Anī. Čau, Mai. Ceturtdiena klāt. Atkal jūs TV ekrānos raidījums Vairāk kā citi. Vispirms paldies visiem, kas iesūtīja uz e-pasta jaunieši@ograstv.lv ieteikumus un idejas. Tā tik turpināt. Šodienas raidījumā Ogres jauniešu gada balva 2010. Ziemas sporta svētki Ogres Zilajos kalnos. Ieskats intervijā ar Kasparu. Un izstāde skola 2011. Mūsdienās visi domā, ka jaunieši grasās tikai braukt projām. Tu arī taisies braukt prom no Latvijas? Ne, es palikšu Latvijā. Es arī domāju, ka palikšu Latvijā, bet ja aizbraukšu, tad atgriezīšos. Un tā kā mēs atrodamies izstādē skola 2011, iesim pajautāt citiem jauniešiem, kur viņi vēlas mācīties. Īsti nezinu, vēl neesmu izdomājis. Bet tu tagad tā visas iespējas apskati. Man te tāda dilēma. Es nezinu, vai palikt Latvijā vai braukt uz ārzemēm, bet es kaut kādas eksaktās zināšanas gribās. Vai jūs interesē mācības ārzemēs? Protams, interesē visam, tās ir interesants, ne? Un jūs esat nolēmuši paši doties uz ārzemēm vai ne? Es, jā, viņa paliek šeit. Uz kurien tu brauks, uz kādu valsti? Tagad es nezinu, es varu pateikt, bet tas būs, protams, ārzemēs. Šeit nav ko darīt. Patiesībā beidzamajā laikā patiešām interese attiecībā uz izglītību ārzemēs aug. Vienīgais tas, ko mums gribētos redzēt, vairāk mērķtiecības un sapratnes par to, ko gribās darīt. Es nezinu, es pieņemsim, man ir vienalga no vienas puses gribu ārzemēs, jo tas ir interesantāk un jautrāk, bet Latvijā tomēr mazliet patriotiskāk un tā. Мне нравится, когда у ребенка есть возможность выбора. Если у ребенка есть выбор, значит, у нее будущее больше. То есть она может думать шире, смотреть на мир шире. Не так, как это было раньше. Тяжело было выехать куда-то за границу учиться. Un to man arī gribās vēlēt, jebkuram studentam, ja viņš brauc studēt ārpus Latvijas, izvēlēties to, kas viņa spējām ir visatbilstošākais, un pacelt to latiņu tik augstu, cik vien iespējams. Ja reiz jūs braucat mācīties, tad dariet to labā prestižā augstskolā, kuras diploms pēc tam jums nesagādās kaunu. Skaties, Anī, re, kur arī mūsējai. Jā. Sveiki! Labdien! Vai pie jums daudz šodien nāk jautāt par skolu? Vispār ļoti daudz nāk, un jums ir vienkārši paveicies šobrīd, ka nav te tā, jo te ir tā, ka viens stāv un ar kuru mēs runājam, un tūlīt nāk nākošie, un tā plūsma cilvēku tiešām ir ļoti liela, un interesi par mums ir, un man priecē, un mums nāk tāda un saka, jā, mēs jau zinām, kas ir Ogres amatniecības vidusskola, mums jau tur kāds ir mācījies, un vēl grib tik papildus informāciju par jaunajām specialitātēm iegūt. Un par kādu fakultāti vairāk interesēs? Topā ir visas dizaina specialitātes, jo īpaši jau multimēdijas, interjera dizains, arī reklāmas dizains, interesē arī komerczinības, tā kā jaunieši nav atmetuši domu šeit Latvijā veidot biznesu. Interesē arī jaunā viesmīlības pakalpojumu specialitāte. Tā pateikt, ka ir kaut kas tāds ļoti, interjers tas varētu būt tas priekšplānā, kas ir, bet interesi ir pa visām specialitātēm. Ir visādas gada balvas, un arī mums Ogrē ir jauniešu gada balva. Kurš gan būs jaunietis 2010? To mēs uzzināsim pēc pāris minūtēm. Ikvienam jaunietim ir nebeidzams darba spars un neizsīkstoša zinātkāre, taču ikvienam no mums reizi pa reizei ir nepieciešams atbalsts. Tieši par šādu atbalstu rūpējas nominācijā Cilvēks jaunietim izvirzītie. Kā jūs vispār nonācāt pie tādas idejas, kad ir jāveido šāds pasākums? Pareizāk sakot, šī nav mūsu ideja. Šī ideja tāpa pagājuši, kad jauniešu lietu Ogres novada jauniešu lietu speciālistei Žanai Kalvei. Un šogad mēs to viņas ideju turpinām. Kas jūs īsti skaitaties? Mēs pārstāvam Ogres novada jauniešu domi, kas ir pavisam jauna, un šis mums ir principā pirmais izaicinājums kā jau nodibinātāji organizācijai. Un ko jūs ikdienā darat? Jauniešu domē tieši. Pagaidām ir tā, ka mums ir sēdes, sanākšanas kopā, kur mēs domājam un lemjam par to, kā attīstīt jauniešu dzīvi Ogres novadā, kā piesaistīt jauniešus, lai viņi vairāk aktīvi darbojās un lai Ogrē pašiem interesantāk mums visiem ir. Un arī, lai organizācijas zinātu viena par otru vairāk, ko dara viena organizācija un ko otra. Jo tieši jaunieši? Tieši jauniešu organizācijas tieši
Tas ir tāpēc, ka jauniešu organizācijas ilgi darbojās savvaļā. Katra par sevi, viena par otru neliekoties ne zinis, un tie mērķi jau mums daudzām ir kopīgi. Tātad jauniešu gada balva 2010 nominācijā Cilvēks jaunietim balvu saņem cilvēks, kuru ieguldījums jauniešu dzīvē un ikdienā ir nenoliedzams. Cilvēks jaunietim Līga Jagmane. Šogad jaunieši ir atzinuši manu darbu un ir patiesas gandarījums par to, ka viņi izsaka šo atzinību šādā veidā. Tu gan jau ikdienā saskaries ar ļoti aktīviem jauniešiem. Kāda vispār ir pārējie? Kāds tev ir priekšstats par tiem, ar kuriem tu nestrādā? Jāsaka, ka jauniešiem viņiem ir vajadzīgs tikai pamudinājums, iedot to pareizo pozitīvo motivāciju, un tad visi ir spējīgi kaut ko izdarīt. Un, protams, kad ikdienā sanāk, kad apkārt ir tādi jaunieši, kas ir visur, kas dara to, šito un vēl 150 lietas. Bet visiem ir iespēja un visi var kaut ko izdarīt. Galvenais ir viņus motivēt un iedrošināt. Mani sauc Līga Jagmane, un es ticu, ka jebkurš no mums var izdarīt vairāk kā tie citi. Bet kas tad ir tie citi? Mēs jau esam arī tie citi. Tā kā būsim visi kopā un darīsim vairāk visi kopā. Mani sauc Raimonds, esmu no pirmās vidusskolas. Man jau principā pašam šķiet, ka es neko nedaru. Bet, es arī eju salsā, eju skolu. Piedalos arī pašpaldības, piedalījos, un turienes aizgāju, bet iesaisties vienā citā organizācijā. Balvu saņem cilvēks, kurš aktīvi darbojas tevi vai visur. Dzied, dejo, skrien, vada, organizē un rada. Kā to var paspēt, to zina tikai viņš. Tātad nominācijā Aktīvākais jaunietis 2010. Raimonds Rituls. Tev jau otro gadu ir pēc kārtas. Jā, otro gadu. Tad tā liekas tā dīvainiem, arī citi arī ir pelnījuši, ne tikai es. Un kādā šķiet mūsdienās vispār jaunieši daudz dara kaut ko ārpus skolas? Kā kurš ir tādi, kas dara, tie arī ļoti daudz dara, bet citi krūtiņas piespies, kaut arī tas skrien viņiem virs un saka, vai nāc skori, uzdziedāsim kopā, es tev tur palīdzēšu, bet nē, viņi vienkārši iespītais nenāk. Tā ir man daži klases biedri, kuras jau kādas 9. klases mēģināšu čupru kaut kur aizvot, bet viņi vienkārši nenāk. Ar ko tu lepojies, ko tu sasniedzis savu dzīvē? Jau. Es īstenībā nelepojos. Tāpēc, ka tas ir, es vienkārši nedomāju par to. Bet par šo vienu balvu tu jau varētu lepoties, ka tev tāda ir. Jau 2. Paldies, es priecājos, ka kāds to spēja novērtēt, bet tāpēc jau man nav deguna sagājis jāatceļ. Un kā tev šķiet, kas tā kā ir panākuma atslēga, lai sasniegtu savus mērķus vienmēr? Vienkārši gribu kaut ko darīt, un tas ir viss. Jauniešu organizācija mērķis ir paplašināt jauniešu iespēju klāstu, un pašvaldība ir nozīmīga sadarbības partneris šā mērķa sasniegšanā. Mūsuprāt, Ogres novada jauniešu organizācijām ir patiesi paveicies, jo arī politiķi par jauniešiem svarīgiem jautājumiem runā ar deksmi acīs. Nominācijā Gada politiķis šogad balvu saņem Egils Helmans. Kas ir tas, kas tieši liekas jums, kas mudināja, lai jaunieši par jums balso? Pirmkārt, ar jauniešiem kontaktējoties ir tā, ka jebkas, kas ir falšs vai kas ir samākslots, vai kur cilvēks nav patiess, viņi ir pirmie tie, kas uzreiz to, atklāja un novērtē. Un šī gadījumā, ja tu viņiem esi patiess, ja tu no sevis neko netēlo, tas tāds, kāds tu esi, tad arī ir šis kontakts. Vai nu jūs veidojat politiku, vai nu politika veido jūs. Un tāpēc arī mūsu jauniešiem iesaku, ja jums ir interese par politiku, tad arī piedalīties un arī veidot viņu. Jo neviens cits jūsu vietā to neizveidās. Mani sauc Agnese Vārce. Mani sauc Aneta Antrope. Jaunieši, nāciet uz Ogres novada jauniešu domi un dariet vairāk kā citi! Kaspars ir izveidojis muzeju Tīnūžos, un mēs esam uzzinājuši daudz jaunus faktus par vēsturi, bet par to nākamajā raidījumā. Šajā gadījumā es tā nevaru, teiksim, vēsture. Man šķiet, ka viņa
lielā mērā arī audzina cilvēku un arī, teiksim, viņu arī spēja gan ietekmēt, gan, nu, teiksim, arī no vēstures var atrast daudz labus piemērus arī, ko var izmantot arī mūsdienās un arī, teiksim, var izvairīties no daudzām kļūdām. Tāpēc, nu, vēsturi jau mani saista jau, es nezinu, cik es sevi arī atceros, un laikam jau pirmais, kas, teiksim, uz vēsturi, teiksim, bedināja, bija vectēvs, kas jau bērnībā nelika mieru ar saviem kara stāstiem. Šodien ir sestdiena, ārā ir ziemīgi foršs laiks. Kur gan ir palikusi Annija? Māja, šodien taču ir ziemas sporta svētki Ogres zilajos kalnos. Jā? Jā, dodamies! Tas pasākums, domāju, ka no pasākuma ir ieguvēja jaunieši un arī vecāku gājumu cilvēki, kad viņi redz, ar ko jaunieši nodarbojās. Jo daudziem ir tagad tāds uzskats, ka jaunieši tikai staigā pa kaut kādām tumšām ielām, pīpē zāli, kaujās un neko nedara. Tad šajā pasākumā ir iespēja katram jaunietim izpausties, parādīt, ko viņš māk un parādīt to visiem pārējiem. Tā nevis viņš aiziet mežņā, kaut kur uzraukt tramplīnu, bet parādīt arī tiem, kas ir ieradušies, kad viņš māk uzlikt augstāk par pārējiem vai kaut ko labāk par citiem izdarīt. Es šodien kā skatītājs, jā. Un kā tev patīk šis pasākums? Pasākums, manuprāt, vienīgi laikam atsaucība no vietējo jauniešu puses nav tomēr tik liela, kā bija cerēts, un arī laikam tomēr pārciņš šoreiz nav izdevies tas pats labākais, bet ir kur vēl augt. Es ceru, ka nākamgad arī izdosies kaut ko uzrīkot puišiem un kaut kas varbūt notiksies un būs labāk nekā šogad. Tikai pagājuši gadu pirmo reizi uzkāpus nav, bet salīdzinoši ar to pagājušo reizi, to vienu reizi. Tagad ir baigais progress un es ceru, ka nākamgad es būšu šeit. Čau! Šodien ir labs laiks, nāciet visi slēpot uz Ogres zilajiem kalniem un sveiciens visām meitenēm. Esam aizvadījuši ziemas sporta spēles, bet ārā jau jūtams pavasaris. Super, būs daudz jaunu pasākumu, bet par tiem nākamajos raidījumos. Šoreiz ar tā tiekamies šajā pašā vietā, šajā pašā laikā. Ar jums kopā bija Maija un Annija. Čau! 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 Šodien ir sestdiena un ārā ir ziemīgi jauks laiks. Ko gan jaunieši tādā laikā varētu darīt? Māja, šodien taču ir ziemas sporta svētki Ogres zilajos kalnos. Jā? Ejam! Mani sauc Agnese Lāce. Mani sauc Aneta Antrope. Jaunieši, nāciet uz Ogres novada jauniešu domi un dariet vairāk kā citi. Mēs nevaram pateikt vienādi. Mēs nevaram pateikt vienādi. Mēs varam pateikt. Mēs saņemamies. Šodienas raidījumā Ogres jauniešu gada balva 2010. Ogres ziemas. Kur tu varētu? Ja mēs... Otru.